Nu, labrīt, labrīt! Svētdiena, augusts, kurš tur 8., 7. Jā, mani sauc Egils, vēl joprojām Egils, un es vēl joprojām nodarbojos ar automašīnu pārvadāšanu pa Kanādu un Ameriku. Kā jau jūs iepriekšējās sērijās redzējāt, biju noplēsis nost kompānijai, kura pirms tam strādāja visus dīkālus. Un tagad es esmu jaunā kompānijā. Atgādināšu vēl tie, kas skatās seriālu vai vienalga, tie, kas skatās epizodes no vidus. Šī ir mana mašīna. Es vēlreiz saku, šī ir mana mašīna, privātā mašīna, bet atgādināšu vēlreiz, lai es varētu pelnīt naudu, man ir jāstrādā zem lielākas kompānijas apakšā. Jo viens pats, ja es sākšu savu biznesu ar vienu mašīnu, man nebūs, kā lai pasaka, man nebūs apgriezienu un es diezgan ātri bankrotēšu, jo tomēr lielākas kompānijas ir tomēr lielākas kompānijas un viņām viss ir, kā lai pasaka, zināmas kompānijas tālūk. Bet par cik es viens, ja es gribētu sākt strādāt, tad man būtu diezgan nereāli tas. Var jau, bet riskēt es vairāk negribu. Tā, šobrīd es esmu ceļā uz autoplaci, kur ienāk no vilciena, ar vilcienu saved iekšā mašīnas, un šajā konkrētajā gadījumā būs Kia, Genesis un Hyundai. Jā, diezgan skeptiski jūs, vai ne? Kia, Hyundai. Nē, 25. gads ir apkārt, un korejieši iemācījušies ir taisīt tiešām labas mašīnas, glītas mašīnas. Ir daži izņēmumi, un nezinu, man viņas ļoti patīk. Kā es 2 gadus atpakaļ vedu, man patikās, tiešām man patikās. Labi, pats es braucu ar Eiropas mašīnu, bet es neko sliktu tur neredzu. Tā kā man liekas, ka tas vēl ir palicies kā Eiropā Hyundai, zin kā, sūds tur baigais. Tā nav, ir labas mašīnas. Respektīvi tā, šodien es braucu uzkrauties, un rītā man ir jāved, cik 200 km, 180 km no mājām tur jāizmet ir uz dealershipiem. Tā kā man ir 3 vietas, kur man jāizmetās, ir vienā vietā viena mašīna. Nav nekas traks, es esmu to darījis jau iepriekšējā kompānijā, Ābramā, kur es pirms tam strādāju, bija, ja jūs skatījāties epizodes par Floridu, tad pieņemsim visas 8 vai visas 9 mašīnas. Es braucu pie klientiem un paņēmu mašīnu un tad vedu uz ofisu un nokrāvos. Tātad 8 pick-upi, un 9. ir drops. Tā kā nekas tas, tad, darbs paliek darbs, un es kā jau iesācējs šajā kompānijā, man jāsāk ir no pašas apakšas. Ja es 2 gadu atpakaļ, pirms es aizgāju no šīs pašas kompānijas, kur pirms tam strādāju, uz citu kompāniju, kā pieņemsim pa vidu kaut kur, varētu teikt, tuvāk jau uz augstākiem numuriem, tad šajā gadījumā es sāku pilnīgi no pašas apakšas. Man ir tā, ka es varu izvēlēties mašīnas, uz kurieni es gribu, bet dispečeris var arī man neiedot, jo tomēr es esmu jaunais, bet par cik viņi mani zina, es ceru, nekas tam līdzīgs nenotiksies. Vēl kas ir, jā, jūs pareizi sapratāt, šajā kompānijā ir seniority, kas ir no vienas puses, nav pareizi, bet tā kā, tā ir viņa kompānija. Es esmu tikai
apakšstrādnieks zem viņa kompānijas. Tā kā kaut kā tāda, vai skatāmies, braucam, strādājam un mēģināšu parādīt,
kā tā. Esmu atbraucis te uz vietu, kur man ir jālādējās. Sen nebija bijis, 2 gadi nebija bijis šajā vietā. Nekas nav mainījies. Mašīnas turpat, kur ir, tur arī bija. Nē, kur bija, tur arī pat tās arī ir. Nu, ko davai, tagad pamēģināšu uzfilmēt to savu to inspection, pre-trip inspection, lai mašīna savāk to, ko jūs jau visi skatāties, visi zināt, kas tas jādara. Pamēģināsim kaut ko savādāk. Nesolu, kā būs uzfilmēsies, bet pamēģināšu. Davai, skatāmies tālāk. Nu, pirmo likšu Kia Sorento. Pēc tam es likšu Kia Carnivalu. Bet, kā es jau teicu, es pamēģināšu uztaisīt video nedaudz par Hyundai Tucson, jeb Tucson, kā viņi tur pareizāk sacīt, jāsaka. Tā kā hibrīds, ne elektriskā. Uzrakstīts man, kad ir elektriskā. Nu, davai. Drošības sistēmas viņiem te ir tik daudz. Viens autiņš ir uzlikts. Liksim stropītes. Par cik šī ir otrā mašīna, kur man jāliek, ir garākā no visām, kas man ir. Kas man tur ir mani pirmais. Tad es viņu, protams, likšu otrajā stāvā. Jo tāpēc, kad man ir otrais drops šai te mašīnai. Kia Sportage. Un es negribu, lai man aizņem baigi daudz vietu un ka es nevaru citur salikt. So, davai, es eju pēc nākamās. Nu, te ir arī Kia Carnivals. 7 vietas. Bet, nu, ielīst noteikti vēl vairāk. Ups. Tā.
Nu šeit uzliku konu, bišku sajauc vietām, bet nākamais būs Tucsons un pēc tam būs Elantra. Šo te es dzenu uz aizmuguri, ar aizmuguri, jo es vienkārši kamerā redzu, cik man tālu piebraukt ir līdz nākamajai mašīnai. No aizmuguras viss. Mums afigēni daudz vietu palika. Tā, kas mums šeit? Te mēs noslēpjam atslēgas. Šeit, pēdējā vietā, es lieku Elantru. Viņa ir vieglāka un zemāka. Apakšā zem Elantras būs pirmajā stāvā būs šāds tepat Tucsons. Viņš ir nedaudz augstāks un nedaudz smagāks. Varbūt tās pāris 100 grami. Atstājam vietiņu, tā lai ceļot augšā treileri otro stāvu. Kad es ceļu augšā, tad es priekšu paceļu, tad vidu paceļu un tad es aizmuguru ceļu. Citreiz tā, kad aizmirsti, tu aizmuguru cel un aizmugurējā mašīna atspiežās pret vidējo mašīnas buferi. Un tad tās jau ir damage. Ar to loki no savas kabatas. Šad tad gadās, bet kā lai pasaka, to jau jūt, cik daudz tu tur vari piespiest, zin kā. Citreiz ir tā, ka tu piespied minimāli un tev čekeris, tas čekera gāja, kas skatās tās mašīnas, viņš ievēro to un izģiec. Sūdvāgā. Redz, šajā gadījumā, ja es būtu līdz Tucsonam priekšā šeit, tad Tucsons būtu garāks. Un ja es liktu konu, kona ir īsāk. Līdz ar to šī te vieta samazinātos nedaudz. Un par cik kona ir īsāk, tad man Elantrai būtu daudz vairāk vieta, kur uzbraukt. Nu, atstarpi starp pēdējo un pirmspēdējo mašīnu būtu lielāka. Bet, nu,
Un tagad parādīšu Tucsons. Hyundai Tucsons. Es pieļauju domu, ka tas ir varbūt 26. gada. Varbūt vēl 25. Kāda ir, tā ir. Davai. Te nu viņš mums ir. Man bija paredzēts 4. kraut. Bet, nu, krausim kā 9. Lietie diski. 235, 60, 18 inči riteņi. Te ir reku pat. O, kaut kas jau tur skanēja. Bet man nav atslēga. Tā. Kas mums vēl šeit ir? Sezam atveries. Nu, tā. Bagažnieks. Bagažnieks ir diezgan, kā lai saka, diezgan liels. Paklājiņi, rezervas ritenītes. Daudz nekāda baigie nodalījuma nav, bet reku 12 volti rezeti ir. Ne rezeti, bet tas tur piepīpētais, kur tu varētu piepīpēt. Iedot kaut kam piepīpēt. Protams, ir elektriskais grabažnieks. Nu, un tūlīt tās nodemonstrēšu, cik viņš ir liels. Atzvelt, nu es esmu atspiedies jau, kājas ārā. Esmu redzējuši varbūt uz Ziemassvētkiem citreiz mašīna braukā, grabažnieks ir ciet un tad kaut kāda zeķis tur ar kājas karājās ārā. Nu, šidā tie apmēram. Ir ietilpīgs. Hokeja soma varētu pasēt. Vārtsarga soma. Nē. Varbūt tās, ka kaut kā iebukņītu arī. Nolaižās krēsli. Divi sānos krēsli. Šim ir atsevišķi vienam. Es te, kur es sēžu aiz muguras. Kas ir nu, super lieta. Es saku, man patīk tās jaunie Hyundai. Okay, šis ir tāds kā lai Tucsons. Nu, nav nekāds baigais augstās klases, tur vāģīts, bet pieņemsim tāds Palisade. Tas jau ir lielāks sūviņš, Sport Utility. Viņam ir 7 vietas. Vēl kas ir, viņam iekāpjot iekšā, panelis ir tāds, tā kā, nu es pat teiktu, lidmašīnā. Nu, tur nav neviena poga, tur viss ir uz elektroniku. 2 gadu atpakaļ tas bija. Šogad jau vajadzētu būt pavisam savādāk. Vēl varbūt tās stūra elektroniskā, vai kā varbūt vispār stūra nav. Nu, to redzēsim. Es nekāpšu iekšā tagad svešās mašīnās, jo mazums var piečakarēties, tu sabojāji to, jeb noskrāpēji to. Tā kā būs laiks, es arī parādīšu par Palisade. Un tā, ok, ejam tālāk. Parādīšu salonu iekšu. Labi, šim te ir melns, taisam cietvāku. Iekāpju. Nu, nezinu, varbūt tās Liliputs priekšā sēdējas pie stūras, bet, nu, es iekāpšu, pastīšos, kā tur ir. Tā. Es saku, šis nav nekāds baigais augstās klases. Nu, zini, tādam, kā lai pasaka, parastam cilvēkam pilnīgi pietiekoši autiņš. Pārvietoties no punkta A uz punktu B. Un, jā, es pat nezinu. Es jums saku, man patīk. Man patīk. Man patīk tas, kad viņam ir tāda diezgan plašs viss šeit ir. Plašs, kur ceļi ir. Ceļi kājas. Te ir, reku, 2 USB. C-portiņi. Uzlādēt telefoniņu, vēl ko neko, reku, te ir pat ventilators uz tevīm pūš. Vienīgais, kas šeit tu nevari
šam konkrētam modelim tu nevari regulēt pats no aizmugures, tur augstāku, karstāku vai kā, bet es pieļauju domu, kad ir kaut kādam augstāks klases, tur Tucsonam ir jau. Bet, nu, kā es teicu, šis te nav nekāds baigais. Ejam uz priekšu. Apsēdīsimies priekšā. Esmu iesēdies priekšā. Jā, es dabūju beņķi pabīdīt uz aizmuguri, jo, nu, tiešām varbūt tās te kāds liliputiņš sēdēja. Bet, tas tā. Varbūt tās liela cilvēki izvēlēsies lielas mašīnas, priekš kā viņiem tādas mazas tuksoniņas, un ne? Kas mums te ir? Pasties, kas mums te ir par dashboardu, par ekrānu? Nu, tas ir, man liekas, ka, nu, tas ir super krūta. Man šausmīgi patīk. Piedarbināsim. Digitālais. Viss ir digitāli. Pulksteņi, viss. Diez vai mēs varēsim ieslēgt, jo... nē, ieslēdzās gan. Redzi. Kas te ir? Kur ir ieslēgšanas poga. Kas ir šitas, es nezinu. Good morning, Hyundai. Te ir siltums, augstums regulējās arī pogu. Regulē pogu. Un te jau ir par ko es teicu, jau šitie tie digitālie offi, AC, ieslēgsim, uzreiz pūš augsts gaisiņš. Manai mašīnai, labi, man ir pavisam citi, man ir bembīts, un, davai nogriežam nost, mums nevajag. Manai mašīnai, lai regulētu, pieņasim, siltumu augstumu, man ir uz pogu, pieņasim, jātur ilgi, un tad viņš tur dik pa sekundē, pārlec. Nepatīk. Tāpēc es, pieņemsim, atbalstu šādas te pogas. Kad tu gribi, paņem divās sekundes simdaļās, tu uzgriez 26 grādus un nogriez nostā patās. Bet, nu, tas ir kā kuram. Vienam māte, vienam meita. Tā, kas šeit ir? Te ir roku balsts, alkoņa balsts un liels bardačuks. Ne bardačuks, bet nodalījums. Cimdu nodalījums. Tas ir, ādas sēdekļi. Es pieļauju domu, kad šim te ir arī ādas sēdekļu apsilde. Kur ir apsilde. Sēdekļa apsilde. Te ir bardačaks. Nu tā, kas vēl lūka. Lūkas netaisīšu vaļā, jo ir baigie putekļi. Augšā ātrumu pārslēdzējs. Mums ir šāds te. Pagriežam drive. Nospiežam šo te. Mums ir parkings. Un uz aizmuguri. Tā kā, nu arī kaut ko izcukojuši, kaut ko izgudrojuši, nu nekāda vaina, zin, tāda viss, kas ir jauns, interesants. Pie stūris te ir regulējami, tie dashboardu var regulēt, ko tev tur vajag. Skaļums šitas pieļauj domu, jā. Mikrofons un klausulīti paceļ un labi, modu izslēgsim ārā. Te ir kruīza kontrola, līnija. Līnija, tas ir, nezinu, man viņš nenormāli besī ārā. Citreiz, ja tu esi ieslēdzis līniju palīdzību, tad, nu, kad tu brauc pa highway un tu gribi iet kādam garā, tu pārvirzies no līnijas, virzies jau uz otru līniju, un tev viens tā kā amietu pretī tur to stūri, saproties? Nu tā, man tāds, es viņu savai mašīnai izslēdz ārā un arī sievas mašīnai. Te ir noregulēt distanci, pieņemsim, lai tu nepiebraukt pārāk tuvu mašīnai, tu noregulē distanci un tā viņi tev ietur, pieņemsim, tur kaut kādas tur 20 metrus. Tikko kā ir tuvāk, viņš tev samazina ātrumu.
Vai arī signalizēt, tas ir kā kurai mašīnai. Tā, kas vēl? Te ir arī C-portiņi lādēšanai. Kurš ir tāds te čārģerīts un tāds. Laikam kopā abas divas nevar, laikam. Nezinu, kāds tur ir. Te ir atkal aizpīpējamais. Un, kas ir ļoti interesanti, neesmu redzējis mašīnām pelntraukus. Neesmu redzējis šījām te. Te es pieļauju domu, ka šeit ir telefona lādētājs wireless. Un, jā, principā arī šeit tu vari modi uzlikt no kā cilvēki brauc, kā tur roku, vai nu kāds tur šeit, vai nu kāds tur šeit, vai vienalga šeit. Vienalga, tev būs modas poga. Nu, neesmu nekāds ne Pauls Timrots, ne Ģirds Timrots, ne vēl kas par mašīnām izstāstīs, vai vienalga sauc kā gribi cilvēki, kas ir vairāk iekšā biznesā pārdošanā. Es tikai esmu pārvadātājs, bet, nu, jā, tās ir manas domas, atkal katram savas domas par mašīnām, bet šī te konkrētā Hyundai man ļoti patīk. Man patīk. Es nedomāju, ka viņš ir baigi ēdelīgais. Jā, ok, nākamajā reizē pastāstīšu vēl par kādu automarku, ja jums tiešām interesēs. Ieraksti komentārā apakšā, kas vēl interesē, ko lai pastāst par mašīnu, kaut ko attaisīt, kapot vai vienalga ko. Nu, uzrakst kaut ko, zini. Nevar jau no savas galvas izgudrot, es neesmu arī nekāds tur operators vai vienalga tur, operators jau es esmu operators, bet neesmu nekāds scenārija autors, jeb kas domā, kā vajag tur to visu rakstīt. Labi, nu jau man liekas, ka aizdirsot višķi pa daudz. Davai, rakstiet komentāros, kas būtu nepieciešams nākamajā video par mašīnu pastāstīt. Un, jā, pieņemšu visu jūsu komentārus un mēģināšu atbildēt vai nu ar video, vai arī uzrakstīšu tekstā. Davai, skatāmies tālāk. Atliek šī te mašīna uzkraut un nomērīt augstumu. Nu, es zinu, jau augstums būs nekāds. Augstumu es varu pilnīgi pat nemērīt, bet, nu, nomērīšu otro mašīnu, otro autiņu, tur, kur ir tas Kia karnavāls, jo tas ir visaugstākais. Un, nu, jāpārliecinās ir, lai nākamajā reizē zinātu. Nu, kaut kā tā. Tūlīt tās nomērīsim augstumu. Redz, te ir diezgan daudz vietas starp mašīnām. Šķirba. Nu, te pavisam. Te varēja vēl vismaz kādu pēdu dot uz apakaļ, bet
šeit arī ir ļoti pietiekoši. Parasti es lieku tā, lai saliek kulakā roku dūrē un līdz elkonim. Lai, ja te ir līdz elkonim un vairāk, tad es esmu drošībā. Man nekas tur taisot pagriezienu nevar viņš saskārties tās mašīnas. Atkal tā pati ierastā procedūra. Mērīšana. Vienreiz nomērīšu, un tad jau zināšu, pieņemsim, kad Sorento uzliekot un Tucsona apakšā, bet Karnavāla un Tucsonas apakšā ir pilnīgi pietiekoši. Tātad citām mašīnām arī 13,10, 4 metri un 22 centimetri. Tas ir pilnīgi pietiekoši, lai pabrauktu zem tiltiem. Tur, kur man jābrauc ir. Nu, un šeit es jau varu nemērīt jau mierīgi. Oi, krietni daudz. Krietni par augstu. Ne, krietni pa zemi, jālaiž lejā. Ne, jāceļ augstāk, tā būtu. Tā. Nu un davai. Lai paliek viss droši. Nomērīsim pašu priekšējo pirmo mašīnu. Un tā jau ir 4 metri un cik 5 centimetri. Tātad uzkrāvies esmu. Parasti kraušanās šīs te 9 mašīnas, apmēram kaut kādas 40 līdz 50 minūtes man aiziet, bet par cik es filmēju, tad būs bišķiņ vairāk, jo, tomēr tā filmēšana nedaudz piebremzē visu, un sevišķi, ja tev vēl ir līdzi lidaparāts, ka tev tur jāmēģina ir sariktēt un ko tur, bet paldies Dievam, lidaparātam izbeidzās baterija. Tagad es braukšu apakaļ uz parking lotu. Nē, ieliešu degvielu pirms parking lotu, bet man nav tālu, man baigais gabals nav jābrauc. Man ir kaut kāds 100 km apmēram līdz parking lotam. Pilnīgi nekas tas nav. Davai, braucam! Un nav ko vairāk ilgi čakarēties. Šodien ir svētdien, uz baznīcu vēl jāiet ir. Uz baznīcu iet tiem, kas grēko, es negrēkoju. Čau!
Labrīt! Pirmdienas rīts. Laižam uz dealership, kur es nometīšu 4 mašīnas. 6 mašīnas tagad, pirmajā dealershipā. Otrajā dealershipā es nometīšu 2 mašīnas, un tad apakaļ ceļā es nometīšu 1 mašīnu. Reku te būs karte, kur man būs jābrauc, un tas viss varbūt tās aizies līdz kādiem 12 pa dienu. Tā kā pamēģināšu arī uzfilmēt kaut ko, kā es metu nost. Bet, šobrīd kā ir, tā ir. Tāds man te ir tas trafiks no paša rīta. Tas ir rīta trafiks, katru rītu šeit tāds ir. Un varētu pat teikt, ka būs bišķiņ pat trakāks vēl būs ap kaut kādiem 7:30 līdz 9. Viennozīmīgi būs. Kaut kā tā. Tā kā braucam, skatāmies, varbūt kaut kas interesants būs. Esmu Toronto, braucu apkārt Toronto par 401. Un kartē arī to varēsiet redzēt. Davai, skatāmies tālāk. Open road, we're free now. Windows down, let the breeze flow. Endless miles to carry us. Nothing ahead, just sky and dust. Sunset paints the horizon. Shadows grow as day is gone. Stars will soon be our guide. In this car, you by my side. Rolling on to the sound of our hearts beating loud. Every twist, every turn. In this ride, we endlessly burn. Darkness falls, but we feel light. Together we chase the night. Time stands still, just you and me on this endless journey. Tā, vēl 1,5 kilometrus, un es griežos no highwaya un braucu iekšā Bellvilē. Jā, un tad jau nokrāmēšu Hyundaiā nokrāmēšu 6 mašīnas, kas man ir uz traileri, un tad es braukšu tālāk. Arī tas ir šeit pat Bellville, kā 2 kilometri nostāk ir nākošais dealerships, tas ir Kia. Man ir 2 Kia augšā. Viena ir tā Sorento, un otra ir Kia Carnivals, man liekas. Un tad es braukšu apakaļ uz Port Hope, tas ir uz māju pusi, un nokraušu tur vienu Hyundai un visu. Un tad es zvanīšu dispečerim, lai man iedod kādu krāvu. Open skies, an endless road. Wheels keep turning, feeling bold. Sun is setting in the west. Peaceful hearts feeling blessed. Mountains high and valleys low. Time moves slow where we go. Radio softly playing tunes underneath the silver moon.
driving through the night. Stars are shining bright. Feel the freedom take its flight. Open road dreams tonight. Passing towns and empty fields, forget the scars the world reveals. Whispers of the open air, we find our way without a care. Laughter fills the twilight calm, hand in hand steady. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day.
Darbiņš pabeigts šajā pilsētā, šajā ciematiņā, jeb miestiņā. Tagad es braucu uz māju pusi un apstājos pēc 80 kilometriem nometu pēdējo Hyundai, tas, kas man bija aiz kabīnes. Un tad jau pa ceļam es sazvanīšu dispečeri un pastīšos, vai man būs kaut kas vai nebūs. Pa ceļam jāsavāc un jāaizved uz Sienjārdu, nu tur, kur mašīnas stāv. Ok, došu update un tālāk es braukšu viens. Davai, čau! Darbs ir padarīts. Šodienas darbs ir padarīts. Un dabūju arī nākamo kravu. Nākamā krava būs arī jākraujās no 2 vietām. Bet to es neuzņemšu, lai tas paliek uz nākamo reizi. Tā kā jā, nu ko, paldies, ka skatījāties. Un cerams, ja jums patika, īkšķīši uz augšu. Un tie, kas nav abonējuši, abonējiet. Un skatieties, kā jūs vēlaties. Tā kā, lai jums labs vakars un droša braukšana tie, kas brauc. Vai, tiekamies līdz nākamajai reizei. Čau, čau! Oh,